būsim godīgi, mēs varam starptautiskās kārtības, starptautiskos noteikumus interpretēt kā vēlamies, un Amerikas Savienotās valsts šajā gadījumā interpretē pēc savām nepieciešamībām. Tas, ko pierādīja Venecuēla, ka vecā pasaules kārtība beidz pastāvēt. Tā ir jauna pasaules kārtība vai transformācijas posms, kurā lielvaras nosaka spēles toni. Mēs pirms pusotra mēneša saņēmām jauno ASV Nacionālo drošības stratēģiju, kurā ir skaidri pateikts, ka ASV fokusā ir rietumu puslode. Tai neinteresē vai mazāk interesē to, kas notiek Eiropā, līdz ar to Eiropa ir Eiropas drošības kontekstā, un šis nav par demokrātiju. Nav pat par naftu. Nafta ir labs bonus tajā visā stāstā. Šis ir stāsts par to, ka Monroe doktrīna, 19. gadsimta radītā. Jā, kas šobrīd ir transformējusies, un mēs lietojam vārdu Monroe doktrīna, kas paredz to, ka ASV pagalms, ar ko tiek izprasts Latīņamerika un kopumā Dienvidamerika, ir ASV nacionālās intereses. Ķīna bija galvenais eksports Venecuēlas naftas biznesā, 63% gāja uz Ķīnu, ar šo tiek iedragāts Ķīnas un Venecuēlas attiecības. Par to ir šis stāsts. Starptautiskie noteikumi mēs varam diskutēt. Kaut vai tas vien, ka stundu pēc tam, kad ir notikusi un publiski paziņota informācija par operāciju, Donalds Trumps iznāk ārā un saka, opozīcijas pārstāvjiem mēs nedosim iespēju. Šajā gadījumā Nobela miera prēmijas laureātei Mačudo Rodrīgesā viceprezidenta būs turpinātājs. Kas ir šī režīma turpinājums? Ja mēs runājam par demokrātiju, tad tā ir režīma nomaiņa. Bet varbūt, vai nesanāk tā, ka jūs teiktajā tas sākums un tas turpinājums bišķi savstarpēji pretrunā? Jūs sakat, mūsu strateģiskais partneris sākumā, un tad jūs sakat, pasaules kārtība mainījusies. Bet, ja ir mainījusies pasaules kārtība, tad mūsu kārtība attiecībās ar strateģisko partneri arī mainījusies. Es tā gribētu cerēt. Es gribētu, ka ir šī diskusija par to. Mēs runājam Monroe doktrīna, Makrona doktrīna. Kāda ir ārpolitikas doktrīna šobrīd? Mainās pasaules kārtība.